No 14. līdz 18. septembrim Latvijā norisinās NATO dalību valstu, kā arī Somijas un Zviedrijas augstākā līmeņa virsnieku vingrinājums Steadfast Pyramid. Tajā galvenais uzsvars tiek likts uz vadošo virsnieku un komandieru, apmācību operacionālās plānošanas, kā arī lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā. Par pamatu vingrinājumam tiek izmantota visaptvarošo operāciju plānošanas direktīva, kas ir viens no galvenajiem alianses apvienoto operāciju plānošanas dokumentiem. Vēsturiski bija diezgan liels izaicinājums un bija pieliktas ļoti lielas pūles, lai vispār šīs mācības organizētu Latvijā un piedāvāt Latviju kā vietu, kur noris šāda ranga augstu militāru personu apmācības štāba un plānošanas darbībā. Latvija ir jauka vieta, kur to darīt, un es domāju, ka otrs un droši vien kā arī nemazāk svarīgs jautājums ir par to, kādā veidā uzņemošā valsts var nodrošināt šo mācību norisi. Tātad personāla sastāvs, kurš veic visu administrāciju, uzturēšanu, izmitināšanu. Un jāsaka arī, ka iesaistīto cilvēku skaits diezgan liels, bet ar katru gadu mēs kļūstam labāki un labāki. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš šajā vingrinājumā piedalās tā dalībnieka statusā. Šeit mēs tieši mācāmies, un kas man ļoti interesē, tas ir ātra lēmumu pieņemšana. Tas ir pie mūsu situācijas, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi virsniekiem iemācīties, kā ātrāk var pieņemt lēmumu. Ātra plānošana, kas arī ļoti svarīgi, izlaist varbūt kaut kādus soļus, bet pienākt pie tā paša secinājuma pātrināta veida. Un zinot to, kāda mums ir situācija, kāda ir ģeopolitiska situācija, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi uz šodienu, tas ir ātrums laika posma. Šīs ir Baltijas jūras reģiona scenārijs, un Latvija un Igaunija un Lietuva ir valsts, kas tiešām spēlē savā teritorijā un parāda arī savu spējas kapacitātes un tiek ņemts vērā arī geografiskās un politiskās īpatnības. Hibrīdu draudu elementi tiek integrēti vingrinājumā. Es varu pieminēt, mēs runājam par strateģiskās komunikācijas principiem, kas ir jauns elements, kas uz ko skatās NATO, kiberdrošība, nevalstisko organizāciju darbību principu un arī nekonvencionālo spēku pielietošanu arī mācību scenārijā teritorijā. Vingrinājums Steadfast Pyramid pēc nedēļas no 21. līdz 25. septembrim pāraugs nākamajā Steadfast Pinnacle. Tajā piedalīsies visaugstākie NATO valstu virsnieki, dažreiz militārā sarunu valodā runājot par viņiem lieto terminu vairāku zvaigžņu ģenerāļi. Šajā vingrinājumā uzmanību pievēršot komandieru lomai operāciju plānošanas un vadības jautājumos. Vingrinājums Steadfast Pyramid un Steadfast Pinnacle šogad norisinās 20. reizi, bet Latvijā tie notiek kopš 2011. gada. Saskaņā ar Latvijas un NATO transformācijas pavēlniecības vienošanos šis vingrinājums Latvijā tiks organizēts līdz 2018. gadam. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?